Pirms daudziem gadiem, kad man bija 23 gadi, es biju precējies ar atraitni, kura bija tik skaista, cik vien iespējams šai atraitnei bija pieaugusi meita. Ar rudiem matiem mans tēvs viņā iemīlējās, un drīz vien arī viņi apprecējās. Tas padarīja manu tēvu par manu znotu un patiesi mainīja manu dzīvi. Tagad mana meita bija mana māte, jo viņa bija mana tēva sieva. Un lai visu sarežģītu, lai gan tas man sagādāja prieku, drīz vien kļuvu par tēvu. Enerģiks kandēliņā. Mans mazais bērniņš tak kļuva par tēva svaini, un tāpat kļuva arī par manu tēvoci, lai gan tas mani ļoti apbēdināja. Jo ja viņš bija mans tēvocis, tad tas viņu padarīja arī par brāli, atraitnes pieaugušajai meitai, kura, protams, bija mana pamāte. Vai tad piedzima dēls, kurš viņus turēja bēgļu gaitās, un viņš kļuva par manu mazbērnu, jo viņš bija manas meitas dēls. Mana sieva tagad ir manas mātes māte, un tas mani apbēdina, jo lai gan viņa ir mana sieva, viņa ir arī mana vecmāmiņa. Ja mana sieva ir mana vecmāmiņa, tad esmu viņas mazbērns, un katru reizi, kad par to domāju, tas mani gandrīz vai satrauc, jo tagad esmu kļuvis par dīvaināko gadījumu, kādu jebkad esat redzējuši, kā vecmāmiņas vīrs, esmu pats sev vectēvs. Es, mazais bērniņš taču, kļuva par tēva svaini, un tāpat kļuva arī par manu tēvoci, lai gan tas mani ļoti apbēdināja, jo ja viņš bija mans tēvocis, tad tas viņu padarīja arī par brāli, atraitnes pieaugušajai meitai, kura, protams, bija mana pamāte. Esmu pats sev vectēvs, esmu pats sev vectēvs. Tas izklausās smieklīgi, es zinu, bet tā tas tiešām ir. Esmu pats sev vectēvs.